Sveiki, te Katrīna Runa, un šis ir podkāsts Manas tavas patiesības pārdomas. Šodienas pārdomas man ir par elpu kā instrumentu savā ikdienā. Tad, ja runā par mani un elpa, attiecībām ar elpu un elpošanas praksēm, es esmu jogas pasniedzēja un ikdienā praktizēju šīs klasiskās jogas metodes, kā dziļā elpa, apzinātā elpa, un arī pārmaiņa elpa, kad mēs aktivizējam labo un kreiso smadzeņu puslodi. Tad visas elpas, kas nav ļoti aktīvas, vienīgais izņēmums ir šī ugunīgā elpa, jeb spīdošā galvaskausa elpa, ka mēs vairojam ar ļoti straujām izelpām, vairojam šo savu iekšējo uguni un pamodinam sevi no rīta. Bet, ja runa iet par tādām aktīvām elpas metodēm, kur ir ilgstoši jāelpo konkrētā ritmā, deguns mute vai mute, un apzināti jāsako tam līdzi, un tas notiek ilgstoši un ritmiski, tad tas nav jogiem atbilstošas elpas metodas, bet tas ir vairāk tieši elpas speciālistiem, kā integratīvās elpas speciālistiem, kā atzimšanas elpas speciālistiem un citiem, kur ir, kur šis konkrētais cilvēks atbild par telpas turēšanu vai drošas telpas izveidi un ritma veidošanu un cilvēku pieskatīšanu, kuri elpo šo aktīvo elpu, un tā ir kā tāda terapijas metode, kā palaist to savus blokus, savu sasprinddzinājumu un izelpot to visu ārā. Un tad, ja runā par aktīvām elpām, man kā jogas pasniedzējai šīs aktīvās elpas atnāca diezgan pavēlu, jo mācoties par jogas pasniedzēju, mēs mācāmies dažādas elpas metodas, bet tieši aktīvās elpas metodas mums nemāca padziļināt, jo jogā tiek uzskatīts, jogas mācību laikā tiek uzsvērts, cik viņas ir ļoti jutīgas un ka tur ir jābūt atbilstošam speciālistam pretī un ka tās nav tādas ikdienas metodas, ja mēs to darām ilgstoši. Un kad tās ir padziļinātas mācības konkrētā elpas stilā un tev ir jābūt gatavam šīm aktīvajām elpām. Un tādēļ mana pirmā tāda aktīvās elpas sesija atnāca pirms 2 gadiem, un atnāca tā iemesla dēļ, kad manī notika tāds transformācijas posms, pamēģināju dažādas metodes, lai sevi vairāk izzinātu, un tad es sajūtu, es esmu gatava tādai aktīvai elpai, vēlējos to pamēģināt uz sevis, lai saprastu, kas tas ir un par ko citi stāsta tie, kas ir pamēģinājuši, bet man nenāca ilgi tas pasniedzējs, kas man uzrunātu. Un tad kaut kā kad tik līdz tu izsūti domu gaisā, vai ne, tad kosmos visu saliek tā, lai atnāk tev tas cilvēks, jo tu esi gatavs. Un tad man atnāca atzimšanas elpas speciāliste pie manis, un es viņu uzrunāju, sajūtu, ka tas varētu būt tas īstais cilvēks, ar ko pamēģināt pirmo reizi, un tad sāku privāti. Un paņēmu pie viņas 2 sesijas, ļoti jaudīgas, un kā es saku arī, ka tā pirmā pieredze ir tāda pielīdzinājuma, tā kā 10 terapijas sesiju vietā tev ir tā viena elpas sesija. Tāda ir, tik intensīva ir tā sajūta, kas tur nāk ārā. Un tad tas bija tas iemesls sajūta, kad es varētu vēlreiz uzelpot. Pagāja šīs 2 nedēļas, varbūt ilgāk, tad es atkal uzelpoju. Un tajā brīdī man elpa bija tāda ļoti, ļoti laba metode, kā vēl vairāk sevi saprast, sajust un saprast, kas notiek, un sajust, kā es sev varu palīdzēt tajā konkrētajā brīdī, vai kuras metodas tās, kas man palīdz. Un pagāja brīdis, tad manā lokā uzradās arī vīriešu kārtas pārstāvi, kas nodarbojas ar integratīvu elpas metodēm, un tad es nokļuvu, sarunāju privātu sesiju tad pie vīrieša, gribēju pamēģināt, kā ir pie sievietes, pēc tam pamainīt šo enerģiju uz vīriešu, un tad sapratu, ka elpas sesijas palielina man kā klientam nav tāda nozīme, vai tas ir vīrietis vai sieviete, jo tie dzimums kā tāds pazūd elpas sesijas laikā, vairāk ir tā kā tu
tavs ķermenis, tava elpa. Un tā koncentrēšanās tik liela uz to procesu, ka tam nav nozīme. Jā, tik cik labs vai patīkams ir tas speciālists pretī. Un tad es, ejot cauri šīm individuālām sesijām, sajūtu, ka es esmu gatava kaut kam jaudīgākam, un es pamēģināju tādu elpas nakti, kur bija 3 elpas speciālisti. Un elpas naktis izpaužās tā, ka tu atnāc vakarā, laikam 8:00, un ja tu esi gatavs, tad tava elpa noslēdzās ap 5 no rīta, un tad kāds 2 stundas tu paguli, un tad viss mostās un dalās ar tām sajūtām. Un tad mana tā pieredze bija, kad es elpoju cauri tam pirmiem aplim, sajūtu, kas ir jāsajūt, un tad, kad bija jāelpo otro reizi, tad es sapratu, ka tad īstenībā sākās tas īstais darbs, jo tad tas ir tā kā dziļajā slānī, es to virspusējā slāni izelpoju. Un tajā dziļajā slānī tad bija ko padarīt, un arī tas bija tas mans dziļums, kuru man vajadzēja aizskart, lai es vēl vairāk saprastu, no kurienes nāk manas tādas pamatbailes, vai kas ir tāds patiesais manu baiļu iemesls. Un manā gadījumā tas bija par manu bērnu drošību un kā mammai uzticēt savus bērnus citam. Un man likās, kā man jau lielāki bērni ir, un es jau uzticu un tā, bet pa lielam emocionāli es nebiju palaidusi to uzticību citiem. Un tad elpa man palīdzēja to saredzēt. Es kārtīgi izelpoju, ar to pastrādāju ar sevi. Un tad jau man bija 3. kārta ar elpu, tā pēdējā. Un tad es teiktu, tad bija tas varbūt tas galvenais posms, kuru visi gaida, kuri dara tādas aktīvas prakses, tas tāds svētlaimes posms, kad tev ir sajūta, ka tā kā tu esi mammas vēderā vai kosmosā vai tu esi tā kā kaut kādā dziļā dobumā, kurā ir tāda milzīga brīvība, milzīgi plašumi, un viss ir iespējams, un tad plūsti pa to nereālo telpu, ko nevar pārstāstīt, to var tikai sajust, ka tu esi veicis šāda veida prakses. Un tad tā pieredze gan ir manī nosēdusies ļoti, ļoti dziļi. Un es zinu, cik elpa ir jaudīga, un man to ļoti, ļoti vajadzēja tieši tajā brīdī, kad es to darīju. Un tad pēc tās elpas nakts es esmu atgriezusies ik pa laikam kādā elpas aplī, kad mēs esam vairāk cilvēku un izelpojam kopā. Un tīri tā kā, lai nepalaist to brīdi, vai nekad atkal kaut kas ir pa daudz sakrājies. Un šonedēļ mums studijā arī būs elpas speciālists ar integratīvu elpu, un būs elpas aplis, un tad arī es jūtu, ka, šis ir tas brīdis, kad man vajag uzelpot. Es zinu, ka varētu būt, ka nebūs viegli, jo atkal ir pagājis lielāks laiks. Un jo lielāka pauze starp elpas sesijām, tad tie, kas elpo, aktīvās elpas, tad zinu, kad būs jāpastrādā. Un tad tas ir tāds tā kā gribu, bet negribu. Prāts arī šeit jaucās iekšā, jo to pieredzi nevar atkārtot katreiz citādāk, bet tu zini, ja tu sev pazīsti, tad tu zini, ka tas emocionāls stāvoklis ir tāds, kāds viņš ir, un ka būs kaut kas jāpalaiž vaļā, un kas nav slikti, bet vienkārši, es esmu atzīmējusies, tā ir mana studijas, būšu, un tad jau skatīsimies, kā notiks. To es vēlējos jums padalīties. Un jautājums jums, kā jums ir ar elpu ikdienā, un vai jums ir tie brīži, ka jūs pavērojat savu elpu, vai elpa ir kā metode, kā sev nomierināt, piemēram, pamostoties vai arī pirms nakts, vai jums ir savas elpas metodes, kas jums palīdz. Un manā gadījumā man laikam tāda vistuvākā ikdienas elpas metode ir šī apzināta elpa, ka es vienkārši vēroju savu ieelpu ar izelpu.
un esmu klātesošs, jo tas ir kopā ar manu meditācijas praksi, un tas man ļoti palīdz. Bet tādos brīžos, kad es jūtu, ka kaut kas ir jāplēž vaļā, un es nevaru ar to savu mierīgo praksi sev palīdzēt, tad vajag to aktīvu elpu, un tad tev mazliet, kā saka, satracina, sakurina tā elpa, un tad var palaist kaut ko dziļāku, ko mēs tā ikdienas skrējienā varam palaist garām. Un ja mēs runājam par čakrām, kas ir mūsu ķermeņošie enerģijas centri, tad saka, ka sirds čakra, mūsu sirds centrā, jeb anahatas čakra, atbild par mīlestību, pieņemšanu un emocionālo balansu vai emocionālo līdzsvaru. Un tad šis ir tas centrs, enerģijas centrs mūsu kruškurvī, kas ir arī ar gaisa elementu, iet kopā ar to. Un ja mēs skatāmies pēc čakrām, ja tev šis centrs nav līdzsvarā, tad tie pirmie signāli ir trauksme, greizsirdība, bailes, dusmas, vai arī, ka tu neusticies citiem. Un tad par to arī var padomāt, vai jums kaut kas no šajā brīdī ir, tad tā ir zīme, ka elpa varētu būt tas instruments, kas var palīdzēt. Vai arī otrādi, ja jums ir šis līdzsvars, tad atkal jūs esat draudzīgi un iejūtīgi, optimistiski un mīloši gan pret sevi un citiem. Un tā sirds čakra, ja viņa ir, ja krūškurs ir aizvērts, noslēgts, tur nav līdzsvars, tad bieži vien ir krūškurvī kaut kādas sāpes vai muguru var pavilkt līdzi, jo jūs nav iztaisnots mugurkauls, nav atvērts krūškurs, tad mugura nopaļojās. Un tad, ja runā par jogu, tad parasti mēs ņemam pozas, kas ir uz krūškura atvēršanos, uz sirds centra atvēršanos, un tā kā vērojam vaļā tos plecus un krūškurvi. Tad tas arī var palīdzēt tā kā dziļāk ieelpot krūškurvi un izelpot. Un tādēļ jogu sākot, mēs parasti sākam ar dziļu elpu, ka vienkārši dziļāk ieelpo vēderā, krūškurvī un garu izelp. Un tad tādā veidā var pavērot, kā jūtās krūškurs, vai tur ir bloks kaut kāds, vai aizvainojums sēž iekšā, vai nepateikts lietas, trauksme. Tad ir sajūta, ka tā kā nevar dziļi ieelpot krūškurvī. Un kas ir jauki pēc tādām aktīvām elpas sesijām, kad tā sajūta ir, ka tu pēc tam tā kā vari ļoti plaši ieelpot. Un nav tā sajūta, ka tu turi kaut ko. Protams, ja tu atnāc ar tādu stāvokli, ka tu neesi īsti atvērts vai tev kāds ir ar varu atvedis, tad tas nestrādās. Un tur var tikai vairoties šīs dusmas un neapmierinājums vai trauksme. Tādēļ es teiktu, kad ir jābūt gatavam, atvērtam, vienkārši ļauties pieņemt, kas nāk tajā konkrētajā brīdī un ar domām visu laiku samīļot sevi, jo elpa ir saistīta ar sirdi, ar sirds čakru, un tā ir tā sevis pieņemšana un mīlestība. Mīlestība pret sevi un citiem. Un ja mēs sev pieņemam un visu daram ar tādu maigu, atvērtu enerģiju, tad arī elpas plūsma ir maigāka, un tad mēs neturam to smagumu savā krūškurvī un sirds centrā. Un tas ir tāds ikdienas darbs ar sevi, ko mēs paši varam sev uzdāvināt, būt kā vērotāji un pieņemoši un ar mīlestību apieties pret sevi. Un tad par elpu mēs varam elpu iegūt mājas apstākļos, vai ne? Varbūt atverot kādu video vaļā, kas jums uzrunā, var kopā ar meditāciju, var vienkārši pavērot no rīta, kāda ir elpa, vai ejot pirms gulētiešanas. Un ir daudz dažādas metodas, kā mēs varam pavērot tieši elpu. Un aktīva elpa es ieteiktu atrast savu speciālistu un sākt ar to, ka tu aizej individuāli, iepazīst sevi, savu attieksmi pret aktīvu elpu, lai ir tāda droša, pieņemoša sajūta, jo kas var notikt elpas apļos vai elpas grupās, ja
mēs esam vairāk cilvēki, kas ir jaudīgi, un bieži vien tas tā kā pat pastiprina to elpas aprēnerģiju, un mēs viens otru jūtam elpojot, un tas iedod tādu motivāciju, o, tas cilvēks tā kā nepadodas un strādā ar sevi, tad es arī nepadošos un strādāšu. Bet, kad esi viens, tad ir svētīgi būt vienam arī, jo tad tas elpas speciālists ļoti individuāli tev pieiet un iepazīstās ar tevi, uzzina vairāk, jo elpas aplī arī mēs dalamies, bet, kā jau mēs zinām, mums katram ir tā sava maska un nevienmēr gribās būt atvērtiem, vai ne, citu cilvēku priekšā, un tad tā individuālā sesija var palīdzēt. Un manā gadījumā, ja es savā dzīves posmā, kad man vajadzēs gāja individuāli un izdzīvoju arī tādas jaudīgākas elpas prakses, tad tagad man prasās vienkārši uzturēt ik pa periodam caur to elpas apli, lai nepazūd šī elpas sajūta. Jo elpa ir ļoti, ļoti spēcīgs instruments, ar kuru mēs sev varam palīdzēt. Un elpas laikā notiek daudz tādas prātam neaprakstāmas lietas, ko mēs nemākam izskaidrot. Un tad ir labi, kad ir tā drošā telpa, ka tu vari pajautāt, vai tas ir ok, kā tu jūties. Un lai neatnāk tās bailes, un tad tās bailes var neļaut mums atvērties līdz galam. Un es jūs mīļi aicinu, padomāt par savu elpu vairāk savā ikdienā, jo elpa mums ir klātesoša katru dienu. Elpa ir mūsu dzīvības instruments, vai ne? Ja mēs neelpojam, tad mēs esam miruši. Tādēļ elpa ir ļoti, ļoti jaudīga. Un vēl, ko mēs varam darīt, mēs varam pavērot, cik mēs strauji elpojam ikdienā, jo ir arī tāds teiciens jogā, kad jo dziļākas un lēnākas elpas, jo garāks mūžs. Jo straujākas un ātrākas elpas, jo īsāks mūžs, jo mēs tā kā tērējam ļoti daudz enerģiju, lai elpot. Un atkal ar dziļajām mierīgajām elpām mēs uzkrājam enerģiju un esam modrāki un mierpilnāki. Un atkal aktīvā elpā, ko mēs varam sajust, ir, ka tu ļoti daudz uzelpo un ilgā laika posmā aktīvi elpojot, mēs uzkrājam ļoti, ļoti daudz elpa sevī. Un tad ir tāds viens brīdis, svētlaimīgais brīdis, kas iet kopā ar šo svētlaimīgo stāvokli, kad tu kaut kur peldi, ka tev ir sajūta, ka tu vari neelpot. Bet tas ir tāds nevis, es tagad neelpoju, bet vienkārši tā elpa ir tik daudz tevi iekšā, ka tu vienkārši esi pilnīgā mierā un var vispār gandrīz nekustināt krūškuru vai vēdru vairāk. Un elpa ir tevī, un elpa esi tu, un tas ir tāds ļoti spēcīgs savienošanās posms. Bet es katram novēlu šo stāvokli sajust un iepazīt, bet tikai tad, kad jūs esat gatavi. Un tad, kad jums ir tas cilvēks atrasts vai aplis, drošs aplis, kas jūs ir uzrunājis, tad es ieteiktu, reiz mūžā kaut ko tādu pamēģināt, lai vispār saprastu un izzinātu sevi vairāk, un tad saprast arī sajustu šo elpas spēku un cik daudz mēs spējam īstenībā palīdzēt paši sev, ja mēs esam atvērti un pieņemoši. Un mans novēlējums jums ikdienā pievērst uzmanību elpai, pievērst uzmanību sirds centram un ļoti, ļoti censties piedomāt pie tā, lai mēs esam pieņemoši gan pret sevi, gan pret citiem, jo viss tas aizvainojums un emocionālais, ja nav emocionāls līdzsvars un jums ir daudz dusmas jūsos vai šī trauksme, tad tas viss nosēžas sirds centrā un veido tādu smagu sajūtu, nospiedošu sajūtu, citreiz arī pat grūti pelpot, vai piemēram trauksme rodas kopā ar elpas trūkumu. Tad tas pēdējais, vai ne, ko mēs sev vēlamies. Tādēļ laicīgi noķert tos brīžus, kad mums ir iespēja pavērot savu elpu, palīdzēt sev un, ja vajag, meklēt to savu elpas speciālistu vai arī atrast elpas grupu, kurā pamēģināt šo elpas burvību. Un paldies, ka jūs klausījāties, un tiekamies Feminīnī studijā uz kādu notikumu,
vai arī turpinat man klausīties šeit un uz satikšanos.